Sveiki, šodien esam ar Ilņu pie Key Digital, viens no labākajiem mājaslapu webdesign kompānijām Latvijā, un pajautāsim, kā tev gāja mūsu sadarbībā. Tātad pirmais jautājums. Kāda bija dzīve pirms mēs sadarbojāmies? Bez satura cilvēki ļoti daudz uzdeva jautājumus. Mums arī pārdošanas zvanos, un kad mums bija tikšanās ar klientiem, viņi prasīja, vai mēs tiešām esam īsta kompānija. Viņi neredz to fonā, visu, kas notiek. Viņi neredz, ka mēs esam šeit ofisā, kad mēs esam, es gribētu teikt, legit uzņēmums, kas darbojas. Un tad diezgan daudz jautājumu nāca tieši par to. Tad es gribētu teikt, ka tā lielākā lieta ir tieši tā uzticība, ka mums daudz vienkāršāk bija izveidot kaut kādu saikni ar jauniem klientiem. Okay. Un kāda bija tā lieta, ko jūs mēģinājāt darīt, lai to atrisinātu? Bija kaut kas tāds, ko jūs mēģinājāt, varbūt nesanāca, vai reāli sapratāt, ka nav tam laiks? Jā, tas saturu mēs iepriekš nedarījām. Nebija ne laiks, ne tehnika, ne arī varbūt tās idejas, tieši kur sākt, jo īsti nav skaidrs. Mēs mēģinājām filmēt VSL video klipu, ko sūtīt klientiem, bet tas bija diezgan liels izaicinājums, jo nebija iepriekš tā pieredze tieši, kā notiek filmēšanas process, kā sagatavot tekstu, skriptus un tam līdzīgi. Mēs bijām taisījuši mājaslapu, postojuši kaut kādas dažas bildes sociālos tīklos, bet tas tomēr nedeva to pārliecību tik lielu. Jā. Un par VSL sanāca safilmēt? VSL sanāca mums uzfilmēt VSL, bet viņš noteikti nebija tik vērtīgs kā tie sociālo tīklu videoklipi, jo tie tomēr to uzticamību iedod lielāku, viņi parāda to vidi netik samākslot. Jums arī palīdzēja tas, ka mēs ienācām iekšā, parādījām, kā mēs to darām, un tad jūs varējāt atkārtot to profesionālāko pieeju, lai izveidot pats to VSL. Pareizi sapratu? Protams, jā. Viennozīmīgi tas, ko mēs sapratām darbā ar jums, ka tā filmēšana notiek daudz citādāk, nekā mēs bijām izpratuši. Viena uzreiz superkrūta lieta, ko es varu pateikt, ir tas, ka tad, kad jūsu komanda atbrauc pie mums uz ofisu, ja iepriekšējā dienā es biju nedaudz satraucies par to, kā iztīsies viss tas filmēšanās process, vai viss būs ok, tad tava komanda ieradās ofisā, uzreiz pārliecināja, ka viss būs superkrūta. Iedeva tādu mieru sajūtu, ka satraukumam nav pamata. Un, kopumā jā, tās lietas, ko es sapratu, kad video var safilmēt pa daļām un samontēt tā, ka liekas, ka tas būtu filmēts no starta līdz finišam bez kaut kādiem pārtraukumiem. Tā bija viena superkrūta lieta, ko iemācījos, jo iepriekš likās, ka man tas teksts būs jāiemācās no galvas. Beigās mēs viņu varējām pa super īsiem fragmentiem safilmēt un samontēt ritīgi stilīgi. Un tas viss ļoti efektīvi pateicoties Rendijam, kas mūsu projektu vadītājs. Let's go! Super, paldies Rendijam! Jā. Kas mūs tieši padarīja atšķirīgus? Viennozīmīgi kvalitāte, es gribētu teikt, tas ir tāds mūsu galvenais rādītājs arī pēc kā mēs skatāmies, sadarbības partneris. Tas bija uzreiz redzams gan jūsu veidotajā saturā, gan montāžā, gan arī darbā ar jums un pašā pirmajā sarunā jau ar jums. Tas bija manāms. Tā viena lieta, noteikti super daudz mazas nianses, kas nāca kā bonus visam tam, pieņemsim, tas pats Instagram profilā, tur tās nianses, ko jūs sakuriģējāt, kas nav videoklipi, jā, kas tur ir par mums sadaļas, tur kontaktu bloki, mūsu pakalpojumu bloki, kas arī iedod to sajūtu. Okay. Tātad tu gribi teikt, nopirkt pakalpojumu, tur reāli ienāca iekšā ļoti foršs bonus. Tur bija daudz bonus, jā, tam pakalpojumam viennozīmīgi. Tas, ko Antonis pārdod, tad jūs varat rēķināties, ka tur būs vēl diezgan daudz lietas, par kurām jūs nebijāt informēti, kas tāds krūts pārsteigums sadarbības laikā. Jā. Kas tieši mainījās tavā uzņēmumā? Viens, es sapratu, ka saturs ir superkrūta lieta, tas ir jādara. Es sapratu arī vairāk darbā ar tavu komandu, kā to saturu varbūt vienkāršāk radīt ikdienā. Tas ir viens arī, varbūt bez jūsu palīdzības nākotnē, kas ir tie soļi, kādiem ir jāiet cauri, lai turpinātu to saturu pilnveidot un publicēt. Tas ir viens. Otrs, noteikti uzticamība palielinājās. Diezgan daudz cilvēku mūs sāka pamanīt. Bija arī tādi, kas rakstīja pēc tam TikTokā, Instagramā mums un interesēs par mūsu pakalpojumiem. Mēs arī noteikti ieguvām vairākas tikšanās no šīs pieredzes, kur mēs... Jā, organiskais saturs, un attiecīgi cilvēks mums uzraksta ziņojumu, ja, ka hei, man interesē jūsu pakalpojumu, un attiecīgi mēs reiz arī no šī organiskā satura diezgan vienkārši, ja mēs ikdienā taisam augstos zonas, tas prasa diezgan daudz resursus,
mums ir tur klientam jāuzdod daudz dažādu jautājumu. Tad šie klienti, kas atnāca no organiskā satura, viņiem bija super viegla komunikācija, viņi jau bija informēti par mūsu pakalpojumiem, un attiecīgi tas starta process bija daudz reizes vieglāks nekā caur augstajiem zvaniem. Jā. Vai sanāca noslēgt kādu no tiem darījumiem? Mums ir viens darījums pagaidām procesā, par ko mēs vēl runājam. Klients, starp citu, Latvijas, bet no Norvēģijas. Tur mēs arī viņam diezgan jauku darījumu ar viņu uztaisījām. Tas darījuma apmērs ir diezgan liels. Mēs pagaidām esam procesā par to. Jā. Ja nav noslēpums, cik ir liels darījums? Tur ir 7000. 7000 no organiskiem satura, kas, es domāju, izmaksāja kaut kur 10 reizes mazāk. Jā. Kas bija? Vai kaut kas mainījās tavā personīgajā dzīvē? Es domāju, ka es paliku varbūt pašpārliecinātāks par to pašu satura filmēšanu. Jā, viennozīmīgi. Man tas galvenais ir tas, ka es tagad saprotu, ka saturs ir jādara, un viņš ir jādara konstanti un jādara katru mēnesi vienkārši. Vai jūs ieteiktu mūsu citiem? Jā, viennozīmīgi. Es domāju, ja tu esi pakalpojums sniedzējs vai tev ir produkts un varbūt pat, ja tev nav interese tur piesaistīt jaunus klientus, es uzskatu, ka organiskais saturs tev ir jādara. Tas ir svarīgi. Tas palīdzēs tev veicināt uzticamību, parādīs daudz plašākai auditorijai tavu produktu un pakalpojumu. Un viennozīmīgi es varu rekomendēt strādāt ar Antoānu kopā. Jā. Kāds būtu lielākais iemesls, kāpēc citiem būtu jārīkojas un jāsāk jau šodien strādāt ar mums? Jā. Manuprāt, katra diena, kad tu neesi savas auditorijas priekšā, tu kaut ko zaudē. Jā. Ir tā neiegūtā peļņā laikam par to, kā diezgan daudz uzņēmēju runā. Tas, ko tu atstāji uz galda, jā, tikai tāpēc, ka neviens tur nezina par tevi, neredz tevi. Daudz uzņēmumu par to neaizdomājas. Ja? Tad, kad viņi domā par saturu, viņi domā, man tagad ir jāmaksā, jāpērk, bet īstenībā jau uzņēmumā visu naudu, kas iet ārā no uzņēmuma, tomēr tā ir investīcija. Un tad es uzskatu, vajag skatīties uz to kā uz investīciju un močīt saturu. Ļoti patīkami. Paldies vēlreiz. Jā, paldies, Antoān, bija forši sadarboties. Jā, un tiekamies jau nākamajā sazvanā.